Bet kas ir kvalitatīvai un jēgpilnai dzīvei svarīgs? Nu, tātad strukturētā dzīve. Ko nozīmē strukturētā dzīve? Tas nozīmē to, ka kāpēc šis teiciens aizies pensijā, tad sabruks. Kurš sabruks, kurš nesabruks? Sabruks tas, kurš aiziedams pensijā, tagad ir daudz laika, sāk pārdomāt savu pārāk dzīvi un domā, cik dzīve bija šausmīga, cik agrā modinātāji bija jāceras, kāda tur bija darba apstākļi, nu priekšnieks tā vispār bogatēdējā. Un tā tālāk. Kas mani pažēlos, ja es sevi šeit un tagad? Ar sevi žēlošanu saprotu, nekā nedarīšu. Kāda plānošana, kāda padarīšana? Man nekas, es tagad beidzot esmu divs cilvēks. Viss sirtākais variants. Ko vajadzētu? Tās prasmes iemaņas, ko tu esi gadu desmitos savā dzīvē veidojis, atnest tagad un ielikt savā mazajā pasaulē. Plānojot, organizējot, respektīvi dzīvojot dzīvi. Lai visi tie instrumenti, jo tas aizmirstas, tikpat ātri kā tā zupas vārīšana, ja tas netiks darīts dienā. Ja? Un tāpēc ļoti labi, ja cilvēkam ir atmiņa labi, strukturēja šodienu, nedēļu, gadu acīm un tā vēl nav noslikt, kāpēc nepierakstīt. Mēs paši zinām, kā dzīvē bieži vien tie, kuriem ir laba atmiņa, tie pieraksta, un tie, kam nav atmiņa, es visu atceros un aizmirstu. Nu, ja, tātad strukturēta dzīve, ja, kurā būs visādas darbošanās. Tur būs tikšanās dažādi, tur viesus tu uzņems, un tas nemaksās dārgi, tu uztaisīsi ekskluzīvās kartupeļu pankūks, un viss būs sajūsmināti, neatcerēsies tādas ēduši. Ja? Tātad arī tas nav nekāds arguments, ka es jau ir ļaudīs, bet viss jau maksā, bez naudas neko nevar. Nu tad, kad tu izies ļaudīs, tad tu redzēsi, cik daudz var bez naudas, cik daudz ir dažādi kultūras pasākumi, bibliotēkās, skolās, kultūras iestādēs un tā tālāk, ja? Tikai vajag būt šajā sociālā aprūpē, ja? Un kopā ar visiem pārējiem. Kognitīvās funkcijas treniņš, tas, ko mēs runājam par šlapību, ja? Vai apsēsties pārdomāt, ko es darīju, kā man pagāja vakardienu, vai es rakstīt ar dienas grāmatu. Starp citu, to man liekas, arī es jau kādā mūsu tikšanās reizē pieminēju, ka nezinu, kāpēc atrauti no konteksta izdala krustvārdu mīklu minēšanu, kas pat par sevi nav slikta, bet dienas grāmatas rakstīšana vēl labāk. Vai nu šovakar par pagājušu dienu, vai rīt no rīta par vakardienu, tātad, ko es biju plānojis, kas notika, kas nenotika. Bija tikšanās, bija cilvēki, bija darīšanas, bija attiecības, kas man iepriecināja, kas man sarūpināja. Respektīvi, te ir fakti, analīze, sintēze, emocija, te ir faktiski viss tas, ko mēs saucam par augstākām integratīvām smadzeņu funkcijām. Ja? Klātesoši. Nav slikti, ka seniori skatās seriālus, īpaši kundzītes, ja? Un ģimene kādreiz smējās, ka tu ir Roma un neizvairs televizoru šeit pusē, tu ir taipusē. Tikai vai tu pats savu lopu saproti vai nesaproti, ja? Bet tas, ka kundzītes skatās un analizē un jūt līdzi un emocionāli un vēl draudzenē pasvārdā, ne? Pasties, kā tas tur atlaukīja Mariju un nevietas un kādas uzlikt un tā tālāk. Tāda apspriešana ne pa jokām, kādreiz aizmirst gulētīt, ja? Tātad ar to es tikai gribēju teikt, ka viss tas, kas tā parāda pulsējošu dzīvi no visiem aspektiem, iesaista cilvēku, un viņš par to domā un analizē, tas viss ir ļoti vērtīgi. Tas viss veicina kognitīvo funkciju, neapšaubām. Par prieku, zināt, pēdējā laikā diezgan daudz mēs sākam beidzot runāt par prieku. Par ēšanu runājam, par kustību runājam, par prieku tikai pēdējā laikā. Vācu filozofs Friedrichs Nīče ir teicis,
Dzīve ir prieka avots. Nu, šī brīdī mēs katrs varam tā padomāt par savu dzīvi, nu, ne jau visi īstādi grožāņi, bet vai Nīčem nav taisnība, bet kas kutais to prieku, cik tur ņemtu dzīvi? Dzīve ir skaists rīts, ziedoši puķe, labs cilvēks, kaut kāds nopietns, priecīgs gadījums, tā ir dzīve. Ja? Un tas arī būtu izpētes veids, kā novecot tie cilvēki, kuriem ir palaimējies dzīvot ģimene, kur no bērna kājas visa tā atmosfēra bija vērsta uz prieku. Mazie priecīgi, ja? Jo gandrīz kā Elksnis dzejā par to laimi, kas ir tā lielā laime, ja? Kas tā ir mazās laimītes? Kā šeit par to prieku, ja? Ka vispār bērns ir tendēts uz to, ka priecāties. Priecāties, ka tu esi vesels, priecāties, ka tu esi skolā, priecāties, ka tev ir labi draugi, priecāties, ka tu esi kādu iepriecinājis, kaut ko labu padarījis. Nu, dzīve var sastāvēt no viena prieka, ja vien būtu vēlēšanās to prieku izdzīvot. Ja? Tā kā par prieku klātbūtni ir ārkārtīgi svarīgi un pozitīvu domāšanu. Ja? Vienmēr pasaulē brīvi, slikti cilvēki un sliktas lietas. Bet tev ir iespēja, tu vari norobežoties no viņiem. Ja? Neņemt viņus sev tuvu, neiesaistīties lietās, kas tev nav pieņemams. Ja? Un tā kā es saku, kā glazmas rāmī, ieliec sev būtiskās lietas, sev svarīgus cilvēkus un dzīvo labu darbu un labu domu dimensijā. Tā ir tā izvēle. Neviens tev neko nevarēs nepiespiest nevienam. Par kustību, to mēs vēl beigās pie tiem bozoniem pieminēsim, jo kustība gan smadzeņu šūnai, gan muskuļu šķirvei ļoti svarīga. Par ēšanas pārdomiem, jā, nu redziet ar visu to, ka diez vai Latvijā var runāt par lēnu uzturu, vienīgā prieka ziņa šai sakarā ir tā, ka no visiem uztura veidiem laimīgā kārtā veselīgais uzturs ir tomēr lētāks ar visiem pārējiem uztura veidiem. Ja? Saknes, dārzeņi, rupja malumā graudi, tas viss ir mūsu izvēles iespējas. Par kaitīgiem ieradumiem arī dzēn mūsu pie lozungiem runa kvalitatīvs miegs. Jā, miegu skārām un par miegu vēl runāsim. Un, protams, vēlreiz ūdens. Tagad tas, ko es saucu par spārnotiem vārdiem senioriem. Tātad pirmais ir domāt pozitīvi. Šeit es citēju Michelangelo atbildi, kuram uzdeva jautājumu, kā dod jūsu fantastiskie tēvi. Un viņš atbildēja, ļoti vienkārši, es tikai atskaldu visu lieko. Un tas, kas paliek, tas man patīk, un to man vajag. Par prieku, ja tāda laimes hormoni, šie dopamīns, serotonīns, endorfīni, un ir interesanti, jo mēs esam priecīgāki, jo vairāk mēs izdalām šos prieka hormonus, viņi tiek lietoti prieka īstenošanai, un viņi atkal veido nākošo dopamīnu porciju. Ja? Tātad, ja lieto, tad viņš rodas atkal, ja tu nelieto, tad viņš nav izdiest un nekādas perspektīvas. Jo vairāk priecājies, jo priecīgāks būs. Stress tolerants, redziet par rituāliem, ja? Ir dažādi jau kontekstā miegu, mēs runājam, varbūt tāds vakara rituāls, ja? Kad tu uzējā tādā pastaigāties, tu ienāc iedzer siltu tēju, tu pamirsti tajā patīkamajā ūdentiņā, ja? Tad varbūt katra no mums ir kāda lasām viela, kas mūs relaksē, vai tikai pavisam mierīgi mēs pievaram acis un cenšamies, es gribu relaksēties, kā lai šī ne par ko nedomātu, ja? Varbūt man pirmo reizi neiznāk, trešo neiznāk, piekto un tālāk iznāks. Par smieklu terapiju. Redziet, tas ir tāds jautājums, ka cik mūsu mentalitātei tas ir pieņemami. Varbūt jūs arī esat redzējuši Japāņu filmu,
kur skaistā ziedošā sapūras dārzā atnāk Japāņu seniori, sastājas aplī un tagad izsmējās no sirds, cik vienmēr. Nu, mūsu mentalitāte, mēs tagad sanāksim tajā ābeļu dārzā, tajā aplī, un tagad sāksim smieties. Nu, tā iekšana spēcies ir muļķīgi, bet ja kāds tā interesanti smējās, tas mums arī sagādās smiekus, ja? Nu, es tā pišķi ar karāto humoru piegāšu, ja? Bet smieklu terapēju viscaur pasaulē, ne tikai Japānā, viņi ir teikuši, ka sākumā pēc cilvēkus nav tik vienkārši. Un pēc tam tas, bet nav jau jāmāk tā pārsaust uz šo smieklu terapiju. Kā es teicu, atrodam prieku ikdienas lietās un tā tālāk. Un vēl beigās var pienākt brīdis, kad jāpriecājās, ka tu vari ar pirmo piegājienu abas pēdas ielikt šitās. Super, vai arī prieks, ja? Tā kā prieka jēdziens ir izmantojams būt tikai vēlam priecāties. Jā, par kustību. Kustība ir dzīvība un dzīvība ir kustība. Gan smadzeņu šūnai, gan muskuļu šķirvei. Nepriecājies par to soli, ko tu neesi spējis, priecājies par to, ko tu esi spējis. Nepriecājies par to, ko tu neesi darījis, priecājies par to, ko tu esi darījis. Ja? Tātad kustība visās izpausmēs. Par mieru. Zināt, te es gribu padalīties tādā personiskā pieredzē, ja? Kad es strādāju, mums vienmēr ir kaut kāda, es neteiktu, es to nevienu kā viegli neticīt, bet katrā ziņā tāds zināms haoss dienas režīmā, ja? Bet vienā atvaļinājuma laikā es tā mēģināju saprast, kurā brīdī man vērs acu vārdi ciet. Un tā brīdī nav man jāpatojas. Un tad es tā vienu vakaru, otru, trešo, un tad es atradu laiku, kurš ir tas, ka man vajag gulēt. Jo redziet, melatonīns, ja to var nopirkt arī aptiekā, pie traucējumiem jau viena no iespējām ir atvietot to ar melatonīnu aptiekā, bez receptes var nopirkt šobrīd, bet jautājums ir tāds, ja tu pārdzīvosi to pulksteni, cikos tev vajadzēja gulēt, tad tev bezmīgs var parādīties visādos veidos. Bet, ja tu atrod savu melatonīnu laiku, lūk, man tagad acu vāk aizvērts, es nepentojos, tas ir mans laiks un man ir jārīkubē. Ja? To mēs varam ieteikt jebkura vecuma cilvēkiem, jo viņi būs daudz produktīvākai savā darbā, ja viņi ies gulēt tad, kad viņiem ir jāiegulē. Ja? Nevis viņi rūkās līdz pusdiviem naktī, un tad pārgulumā atkal nevarēs ienikt un pussešos vaļieni, bet pussešos man modinātās. Ja? Tā ir tāda interesanta lieta, kad mēs varam atrast, kurš ir mans laiks. Dzīvē ir bijis visādi, ir bijis jārēķinās ar darbu, ar ģimenes rūpēm, ar ļoti daudz ko, bet tagad, ja es varu, es gribētu kaut intereses, priekš tevis uzzināt, kurš ir tas laiks, kad man vajadzētu iegulēt. Un par to miega anamnēzi, un mēs runājām, pie kam, zināt, bez pētījumiem, bet tādu novērojumu manā praksē liecina, ka tie seniori, kuri var paņemt palīgā miega arī dienu pagulēt stundu, pusotru, un pēc pašā laikā labi gulēt naktī, viņi vispār ir veselāki. Ja? Labs miegs ir vēl viens tāds indikators, kas principā norāda uz labu veselību. Īpaši jau senioru gados, jo tad mēs tā nevaram kaut kāds pārslodzes, stresi, tas, kas ir tad, kad mēs nesam darbu. Par tiem vērtīgiem ieradumiem, ja? Redziet, te ir faktiski 3 soļu lieta. Pirmais nav slikti, ja cilvēks pats apzinas, kas ir tas, kas viņam traucē, kas ir slikti. Bet ir vajadzīgs otrais solis pieņemt kaut kādu lēmumu. Labu lēmumu arī pieņem. Bet arī ar to mums parunās, ja nesakos trešais solis, rīcība. Ja? Jo līdz identifikācijai mēs kaut kā ar pilnīgi nonākam. Bet tad, kad būtu jāpārdomā tā, tad ir tā kā visādi. Šeit jāsaka tas, tāpēc arī, ja tādā rožu dārzā pāris gadzīši, ja, tas nozīmē to, ka, diemžēl, liela daļa kungu
cienījumos gados ir citā dimensijā, ja? Jo viņi nav novērtējuši to, ka visam ir savs laiks un varbūt īpaši pēc 60 arī intensīvas mētēšana un arī stipri alkohola dzērieni būtu jāaizmirst. Par ēšanas paradumiem, jā, kā tad jau minējām, kā tiešām pēdējā laikā, kur mēs sastopamies, ko agrāk mēs neredzējām, tas, ko es ievadā teicu, diezgan daudz vecu vientuļu senioru, kuri dzīvo padā. Ja? Tie iemesli, kā es jau minēju, ļoti dažādi. Kādreiz cilvēks nesaprot, ka viņš vispār ir aizmirsusies šī funkcija, bet kādreiz tam ir arī cilvēku finansējas, un kad ir tā saucamā malnutrīcija, ja, kad cilvēks ir badā. Un, protams, ar organismu trauslu un plus vēl atklāt, tad mēs brīnīsimies, ka slimības ies un plauks. Divi kādi. Homeostāze un harmonija. Homeostāze būtu no organismu viedokļa, ja, lai viss ir līdzsvarā. Viss mūsos, arī tur, kur mēs runājām par šīm sistēmām, ir visu laiku mainīgs un kustīgs dinamikā, ka nav nekā statistika, te viss ir dinamikā. Bet viņš pats par sevi sakārtojas. Ja mēs no malas vai no mums neatkarīgi apstākļi to neizjauc. Un otrs ir harmonija. Ja tik daudz mēs runājam arī par meditāciju, cilvēks pats izvēlas, atrod ceļu, ja viņš pats nespēja, tas nav nekas slikts, cilvēki palasa par meditāciju, kādas ir pieredzes, kā cilvēki meditē, bet daudzi pie meditācijas nonāk paši. Ja? Vai, teiksim, reliģiozi cilvēki ticīgi, kuri saka, ka viņš ir dievnamā, teiksim, tādā brīdī, ka viņam ir bijis kāds smags psihoemocionāls pārdzīvojums, viņš klusumā nosēžas, noskaita pie sevis 10 vai 20 reizes pērreizi, viņš iznāk ārā, un viņa skats uz sevi, uz notikumu, uz sevi notikumā ir cits. Viņš ir stabilizēts. Tā kā tas ir katra izvēles jautājums, sevi pazīstot un domājot, kas ir tie spēku avoti, kas man atļauj stabili nostāties uz tādām kājām. Un tad mēs varam piekrist Senekai, kurš ir teicis, dzīve ir brīnišķīga, ka tā iet pa nogāzi leju. Bet, ja protams, otra iespēja būt jau. Paldies!